Šo tiesisko pašnoteikšanos izteica Satversmes sapulces 1920. gada 27. maija deklarācija par Latvijas valsti. Šis konstitucionālais akts sastāvēja no 2 pantiem. Pirmais pants. Latvija ir patstāvīga un neatkarīga republika ar demokrātisku valsts iekārtu. Otrais pants. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Tā bija latviešu nācijas pašnoteikšanās. Šos 2 pantus praktiski negrozītā veidā iekļāva arī Latvijas republikas 1922. gada satversmē, un tie nav zaudējuši savu tiesisko spēku arī šodien. Tikai tiešās demokrātijas ceļā visas tautas nobalsošanā varēja notikt šo pantu grozīšana, bet tāda nobalsošana līdz šai dienai nav notikusi. Tātad šie panti joprojām ir spēkā. Tātad Latvijas tauta nekad nav atteikusies no savām suverēnām tiesībām. Ne 34. gadā, ne 40. gadā, un arī ne šodien. Šodien, pieņemot manifestu, mēs vēlreiz novelkam to robežu, ko noteikuši mūsu vectēvi. Mēs visai pasaulē paziņojam, šie 2 panti, šī ir tā robeža, aiz kuras mēs vairs neatkāpsimies.